iesi uz mājām, un atkal visu redzēsi, kur kā bērns reiz basām kājām jūras smiltī skraidīji. Visur redzi vēl tās pēdas, kur tu toreiz staigāji. Daudza redzi svešas tādas, bradā tas kopš aizgāji. Ēnai vērmaņ parkā ejot, soli solim virsū kāp. Bet tev, draugs, tā mazliet smējot, jautā, cik lai vēl tam sāp. Tad teic, kam liktenis ir labāks, tev vai man kas palīdzīs. Tad saki, kurš gan ir tas nabaks, es vai tu, kas aizbraucīs. Liepa zied pie Bastei kalna, ziedu laiks, bet kaut kā vēs. Kā gan šādā laikā salna, būt var, kas to pateikt spēs. Slieksnis vecais mājas priekšā atkal tevi ielaidīs, bet brālīgais, kas mīt tur iekšā, tas brālīgi tev atraidīs. Tad saki, kurš gan ir tas nabaks, tu vai es, kas atbraucīs. Teic, kam liktenis ir labāks, man vai tev kas palīdzīs. Tu jūti savas zemes elpu, es plašumu, kas Rīgā mīt. Kaut lielāko šīs zemes telpu tu nevari pats apskatīt. Tik daudz gadu pagājuši, smilšu graudi acīs bērž, vēji pēdas aizpūtuši, tomēr sāradzams vēl dzēš. Bet novāksim no rudens miklā lapas brūnās sarkanās, tad lai jau pavasarā ciklā lapas zaļas košākās. Bet novāksim no rudens miklā lapas brūnās sarkanās, tad lai jau pavasarā ciklā lapas zaļas košākās. Man prieks ir šodien pirmo reizi Rīgā uzstāties kopā ar brāli Grasi, Uldi Grasi. Un tas, protams, ir liels pārdzīvojums. Mani jūs esat redzējuši biežāk, bet Uldis šeit uzstājas pirmo reizi.